runājot par šodienas tikšanās, tad tiešām mēs tur pārunājam vairākas lietas un arī, lai noņemtu tās neprecīzās interpretācijas, kas ir izskanējušas šīs dienas laikā, vairākas lietas. Tātad pirmais ir pilnīgi skaidrs, ka mēs turpinām sociālo dialogu, mēs nodefinējam arī prioritārās jomas, pie kurām jāturpina strādāt. Tās ir nodarbinātība, strukturālās reformas atrunāt vairāk jautājumu, piemēram, Eiropas Savienības fondu sistēmas pilnveidošana, atrunāts jautājums par ministriju, teiksim, administratīvo aparātu mazināšanu, centralizējot atbalsta funkcijas, un vienojamies par to, ka, protams, jāturpina strādāt arī pie pasākumiem, kas saistīti ar ekonomikas atvesaļošanu. Jāturpina strādāt līdz 1. decembrim vai pēc 1. decembra? Gan līdz, gan pēc 1. decembra, jo 1. decembrī dzīve neapstājās un līdz ar to darāmo darbu šeit ir vēl ļoti daudz. Tas ir tātad attiecībā uz sociālā dialoga turpināšanu. Bet šorīt viņš aprāvās. Nu tā, publiski viņš faktiski aprāvās. Nē, nu redziet, tā bija tā neprecīzā interpretācija, jo neaprāvās jau sociālais dialogs. Cita lieta, ka 2010. gada budžets ir Saeimā, un tur tiešām gan LDDK, gan LBAS ir iebildumi. Ir divas fundamentālas kļūdas, un pirmā kļūda ir tā, ka šie budžeta priekšlikumi, kas izskanēja uz otro Saeimas lasījumu, diemžēl nekādā veidā nevēršās pret ēnu ekonomiku. Un otrām kārtām viņi nekādā veidā arī neparāda to, ka valsts tērēs mazāk, jo viņi joprojām turpina tērēt vairāk, kā mēs spējam samaksāt. Un trešā lieta ir, ka no sociālā dialoga viedokļa puses mēģina rast kompromisu, un puses parasti mēģina vienotrai piekāpties. Šajā brīdī tika aizmirst tas, ka biznesa no savas puses ir ļoti daudz jau piekāpies, gan par dividendēm, gan par ļoti daudzām citām nodokļu sadaļām. Un ir pāriet tā līnija, kur mēs sakām, ka tā ļoti tomēr ietekmēs arī mūsu konkurētspēju. Kas ir līnija? Ir viens nodoklis, 2, 3? Tas ir tātad mūsu darbspēka izmaksu sadārdzinājums, un tas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kas ir pēc būtības ir diezgan līdzīgi kā sociālais nodoklis. Un jūs sakat, ka varēja kaut kādos izdevumos, kur atrast vēl? Mēs uzskatām, ka alternatīvas varēja meklēt, bet šīs sarunas nebija, jo principā, ja mēs runājam alegoriski, tas būtu tā, ka neejošam produktam uzņēmumu vadītājs aiziet pie akcionāru un pasaka, ir atradis ideālu veidu, kā turpmāk nodrošināt uzņēmumu peļņu, un tas ir paaugstināt šī neejošā produkta cenu. Mēs neesam aizvēruši durvis, un mēs nesakām, ka mēs neturpinām turpmāko darbu. Mēs, protams, ka neraugoties uz to vienošanos, ko ir panākusi koalīcija, turpināsim iet uz Saeimas komisijas sanāksmēm. Mēs iesim ar saviem argumentiem, bet ir šobrīd skaidrs, ka uzņemties par šādu budžetu atbildību un teikt, ka mēs viņu atbalstam, mēs vairs to nevaram. Arotbiedrību savienība šodien pieņēma lēmumu 1. decembrī pie Saeimas ēkas organizēt piketu. Mēs uzskatām, ka šajā nedēļā praktiski būtisku izmainīt neko nevar, jo budžeta projekts ir saskaņots ar Starptautisko valūtas fondu. Ja mēs arī runājam varbūt par kaut kādām sīkām izmaiņām, ja, tad tās nu nebūs tādas, par ko mums varbūt pēc tam diskutēt un teikt, redziet, kā mēs tur cīnījāmies, mēs panācām 1 miljonu kaut kādu tur latu pārdali kaut kam. Mūs vairāk tiešām šobrīd uztrauc tas, kas notiksies pēc šī budžeta pieņemšanas, jo mēs esam pauduši savu tādu zināmas bažas par to, ka tas sabalansētība notikusi ir uz papīra un ļoti daudz no nodokļu palielinājumiem budžetā reāli naudu neienesīs. Tātad šodien, 1. decembrī parlaments šo te budžetu pieņems, un tur ir daudz arī tādu solījumu, kurus, jā, mēs tik tiešām varam teikt labi solījumi, piemēram, skolotājiem tur ir plānot papildus naudu, bet mūs uztrauc tas, ka pēc jaunā gada šī nauda nebūs. Un kas tad notiksies?